Labi, tad iesāksim ar lūkšanu. Kungs Jēzus Kristu, mēs nākam pie Tevis un gribam mācīties no Tavas patiesības, no Tava vārda. Es lūdzu, Kungs, ka Tu izskaidro to mums, dari Tavu vārdu mums saprotam un skaidru un dzīvu. Kungs, un mēs atveram savus sirds Tavam vārdam, lai Tavs vārds var mūsu dzīvē nest augļus. Un Tu, Tavs Tēvs, tikt pagodināts. To es lūdzu Tavā vārdā. Amen. Reiz kāds cilvēks atnāca pie Sokrāta, tāds sengrieķu filozofs no 4. gadsimta, un sacīja: zini, ko es dzirdēju par tavu draugu? Un Sokrāts atbild: pagaidi. Vispirms to, ko tu vēlies man pateikt, izber caur tādi 3 sietiem. Šik labi, es nezinu, par ko tu runā, bet pamēģināsim. Pirmais ir patiesības siets. Vai tu esi pārliecināts, ka tas, ko tu esi dzirdējis par manu draugu, ir patiesība? Nu nē, es vienkārši dzirdēju. Tātad tu nemaz nezini, vai tā ir patiesība, bet tu gribi izplatīt šīs baumas tālāk. Labi, tad tagad izsijāsim to caur otro sietu. Labestības siets. Vai tu gribi teikt par manu draugu kaut ko labu? Viņš saka, nē, gluži pretēji. Tātad, tu gatavojies teikt par viņu kaut ko sliktu, bet pat īsti nezini, vai tā ir patiesība. Pamēģināsim trešo. Ieguvuma siets. Vai tas, ko tu gribi teikt, nesīs kādu labumu? Viņš saka, nē. Tātad tajā, ko tu gribi teikt, nav ne patiesības, ne labestības, ne arī ieguvuma. Tad kāpēc to vispār runāt? Jūs iespējams jau nojaušat, par ko šodien būs rakstvieta no Jēkaba vēstules, bet es gribu iesākt ar kādu jautājumu. Kad tu pēdējo reizi biji ieraugts kādā sarunā par kādu cilvēku, kurš nebija klāt? Tikko? Kad bija pēdējā saruna par kādu cilvēku, un tā saruna nebija ne patiesa, ne laba, ne arī derīga? Cik bieži mēs paši sijājam to, kas tiek runāts par kādu, kurš nav klāt? Jā. Un ātri ir jārēģē, ātri jāatbild. Vai patiesībā jau nekur nav jāsteidzās, vai ne? Bet liekas tā saruna uzreiz ātri, un tev kaut kas ir jāsaka, ja ne? Bet nekur jau patiesībā nav jāsteidzās. Arī Jēzus nekur nesteidzās. Vai esi piedzīvojis, ka par tevi runā aiz muguras? Kādu labumu tas deva un kā tas lika justies? Par to patiesībā var ļoti ilgi domāt. Ļoti ilgi var nest to sāpi. Tādu runāšanu varam saukt dažādi. Par aprunāšanu, par tenkošanu, zāģēšanu, tiesāšanu. Visādus instrumentus varam izmantot, darbarīgus zāģus, ja? Krāsu varam izmantot, nomelnošanu, kritizēšanu. Bet mēs varam uzdot šo jautājumu, vai tam ir kāda saistība ar ticību Jēzum Kristum? Jo mēs esam draudzē, mēs mācāmies no Dieva vārda, vai šeit ļauna runāšanai, vai viņai ir kaut kāda saistība ar ticību Kristum? Un vai ir kaut kāda robeža, kur runāt kaut ko sliktu ir veselīgi, un tas palīdz mums augt, un kur ir tā robeža, kur sākas grēks? Jēzus pusbrālis Jēkabs sākumā neticēja. Bija tas trakais viņa pusbrālis Jēzus, kas visu kaut kur gāja, visu kaut ko darīja, visādas brīnumus darīja, viņš bija populārs, bet Jēkabs viņam neticēja. Un tikai pēc augšām celšanās viņš sāka ticēt, bet viņš ļoti labi zināja, kāds ir Jēzus. Viņš ļoti labi zināja, ko Jēzus bija runājis un kā viņš bija runājis. Un kad Jēkabs kļuva par Jeruzalemes draudzes bīskapu, tad viņš raksta arī vēstuli kristiešiem.
Un tajā, kā mēs esam jau vairākus mēnešus piedzīvojuši, ir dažādas pārbaudes mūsu ticībai. Un tie, kas pārbaudi iztur, tie kļūst pilnīgāki, kļūst līdzīgāki Kristum. Un kāds ir saskaitījis, kad no 108 pantiem Jēkaba vēstulē 1/5 daļa ir par runāšanu. Ir par to, kas nāk ārā no mūsu mutes. Pagājušajā nedēļā mēs runājam par to, kā mēs runājam par nākotnes plāniem. Tas ir tikai viens. Tas, ko mēs runājam, ļoti daudz, ko patiesībā parāda, kam mēs iekšā ticam. Un es arī pārskaitīju, tiešām tur ir katrs 5. pants ir saistīts ar runāšanu. Un šodien tikai 2 panti no Jēkaba vēstules. Un lasīsim no jaunā tulkojuma. No 4. nodaļas, no 11. līdz 12. pantam. Nerunājiet ļaunu cits par citu, un šī vēstule ir adresēta kristiešiem. Nerunājiet ļaunu cits par citu. Kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, tas runā ļaunu pret bauslību un tiesā bauslību. Bet ja tu tiesā bauslību, tad tu neesi bauslības ievērotājs, bet tiesnesis. Ir tikai viens likumdevējs un tiesnesis, kas spēj glābt un pazudināt, bet kas esi tu, ka gribi tiesāt savu tuvāko? Nerunājiet ļaunu cits par citu. Kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli. Vecajā tulkojumā teikts, neaprunājiet brāļi cits citu. Nerunājiet ļaunu. Es atceros kādu filmu, un tās iznākšana sakrita ar to laiku, kad diezgan tāda aktuāla skandāla bija par pedofīliju saistībā ar katoļu baznīcas kādiem priesteriem. Tur, zinat, bija vairāk sižeti, viens un tad otrs, un vienā vietā otrā. Un arī šī filma bija par kādu priesteri, kurš mācīja skolā, kurš bija skolotājs. Un viņš dzīvoja arī pie skolas, kādā administrācijas ēkā, pilnīgi viens. Un tajā skolā bērni bija dažādi, bet lielākā daļa bija no tādām, varbūt ne visai labvēlīgām ģimenēm. Un viņš mīlēja šos bērnus, viņš vēlējās viņiem palīdzēt, un reizē viņi palika arī ilgāk pēc stundām, kādām nodarbībām, lai viņi, ja viņi klasē nevarēja saprast, tad vismaz individuāli varēja iemācīt kādus priekšmetus. Un reiz kāds bērns, kuram mājās bija alkohols, vardarbība, kuram klājās grūti, galīgi nespēja saņemties mācībām. Un viņam draudēja izkrišana tieši tajā priekšmetā pie šī priestera. Un šis bērns, viņš palaida baumas. Viņš palaida baumas, ka šis priesteris viņam uzmācās. Un šīs baumas ļoti ātri izplatījās. Kad viņš gāja, tad kāds tur sačukstējās, kāds tur, kur atkal viņš un pagrieza muguru vai neskatījās acīs. No ļoti mīlēta skolotāja viņš kļuva par tādu, no kur reputācija bija grauta. Un visbeidzot, viņi atbrīvoja no darba, jo viņa reputācija vairs nevarēja atjaunot. Kad šis bērns saprata, ko viņš ir izdarījis, viņš aizgāja pie šī priestera divatā un viņš atvainojās. Viņš atvainojās par to, ko bija izdarījis. Un tad es atceros kādu ainu no šīs filmas. Ir Anglija, ir tādas sarkan brūno ķieģeļu ēkas, ir bēniņi, spīd gaisma, bēniņos žāvējas balti palagi. Un šis priesteris un šis bērns. Un tur pūš vējš un šie baltie palagi tā plīvo.
Un priesteris paņēma kādu dūnas pilvenu un pārplēsa. Un vējš šīs baltās dūnas pacēla gaisā un viņas lidoja uz visām pusēm. Pa logu šķirbām, pa jumtu šķirbām izlidoja ārā un aiznesa uz visām malām. Viņas lidoja, un viņš teica, baumas ir viegli palaist, bet ir neiespējami savākt. Baumas ir viegli palaist, bet neiespējami savākt atpakaļ. Jēkabs saka, nerunājiet ļaunu cits par citu. Ir grieķu valodā vārds, kas apzīmē vārdu runāt. Un tas ir vārds laleo. Laleo. Tas skan ļoti skaisti. Tā kā tāda dziesma, laleo. Bet tas vārds, kas ir lietots šeit, ir kata laleo. Un ko nozīmē šis kata? Kata nozīmē lejā no. Lejā no. Tu runā lejā no. Un kā ir iespējams runāt lejā no? Kā ir iespējams runāt lejā no par kādu? Tikai tad, ja tu pats esi augstāk. Tikai tad, ja tu pats sevi paaugstini. Un kāpēc gan kāds vēlētos sevi paaugstināt? Tikai tad, ja viņš pats jūtās zems un maziņš. Man liekas, šajā vietā arī būtu aktuāli tā rakstvieta, tie vārdi, ko Jēzus teica par to skabargu otrā acī un par to baļķi, vai ne? Un redz, tieši šajā vietā, kad gribās runāt lejā no, tad šajā vietā ir arī slēpts šis ticības aspekts. Jēkab 4:11 mēs tikko apskatījām, bet viens pants iepriekš, tieši pirms tam ir rakstīts, un jūs varat atšķirt savus bībeles, tur ir teikts, pazemojieties kunga priekšā, un viņš paaugstinās. Kad tu tici Jēzum, kur tu skaties? Tu skaties uz augšu. Tu nāc pie Dieva, tu nāc pie Kristu, tu pazemojies, un tu lūkojies uz viņa dievišķību. Tu apbrīno viņu. Un tad, kad tu pazemojies viņa priekšā un ar apbrīnu skaties ticībā uz viņu, tad kas šeit teikts rakstvietā? Viņš tev paaugstina. Un tad, kad viņš tev paaugstina, tad tev nevajag sevi paaugstināt. Nevajag sevi paaugstināt runājot par citiem no augšas. Redz, mutes valoda parāda, vai mēs ticam, ka Kristu Jēzu mēs jau esam paaugstināti. Arī Efeziešiem 2:6 ir teikts, viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Garīgi mēs esam paaugstināti. Tik viens, kas ir nācis pie Kristus, ir paaugstināts. Mēs vairs neesam zemi, un maziņi. Viņš ir mūs paaugstinājis. Pats Dievs mūs ir paaugstinājis. Un redz, Jēkabs ne tikai mums aizliedz runāt citam par citu, aizliedz apmelot, aizliedz aprunāt, aizliedz tenkot, aizliedz runāt ļaunu par brāļiem un māsām. Bet viņš arī pamato. Lasīsim tālāk, kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, tas runā ļaunu pret bauslību un tiesā bauslību. Redz, tajā brīdī, kad kāds tiek aprunāts vai par kādu tiek tiesāts un runāt, Jēkabs saka, tajā brīdī tu aprunā un tiesā un ļaunu runā par bauslību. Kā tad to saprast? Redz,
Tas pats vārds katalaleo par bauslību. Tu runā lejā no par bauslību. Tu paaugstini sevi par bauslību. Tu paaugstini sevi par likumu un saki, es varu neievērot likumu. Es esmu pāri likumam. Ziniet, ir Liepājā kādas vietas, kur ir ceļš ir taisns, ceļš ir plats, asfalts ir gluds, bet tur joprojām ir pilsēta. Un ko tur gribās darīt, kad tu vientuļš ceļš, praktiski nav mašīnas un ir tā, kā es aprakstīju? Jā, tā ir. Tad gribās uzspiest uz 70, vai ne? Varbūt pat vairāk. Un ir tādas vietas, es zinu, Grobiņā ir kādas vietas, ir Šķēdes ceļš, ir braucot ārā Grobiņas virzienā Liepā, ir braucot pa Slimnīcas ceļu. Un varētu teikt, zīmes ir nepareizas, likums ir nepareizs, es zinu pareizāk, es varu neievērot. Bet tā nav. Likums ir likums. Ceļu noteikumi ir noteikumi. Un tie ir jāievēro. Par kādu bauslību šeit ir runa, par kādu likumu? Redzi, raksti paskaidro rakstus. Un Jēkaba 2.8, mazliet 2 nodaļas iepriekš, tur ir rakstīts, ja vien jūs pildāt ķēnišķo bauslību pēc rakstiem, un kāda tad tā ir? Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tad jūs darāt labu. Šī bauslība, visa bauslība kopā savilkt šajā pavēlē. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Redz, mīlot brāli vai māsu draudzē, tu nemaz nespēji aprunāt. Tu nemaz nespēji aprunāt, ja tu mīli savu brāli. Šeit teikts, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Redz, es nekad neesmu redzējis, ka tu staigātu un apkārt. Zini, ka tu par sevi runāt, vai ne? Klau, tu dzirdēji, kāds tas Mārcis? Mēs taču tā nedaram, vai ne? Par sevi neko sliktu nerunājam. Klau, tu dzirdēji, kāds es esmu? Klau, tu zini? Nu, tā jau nedara, vai ne? Ja tu sevi mīli, tu par sevi sliktu nerunā. Bet ja tu mīli savu brāli un māsu, kā tad var par viņu sliktu runāt? Ja tu nemīli, tad tu sev paceli. Tad tu pasaki, kas tas par muļķīgu bauslu un bliez vaļā pa visiem stūriem. Aprunāšana, ļauna runāšana, tiesāšana parāda, ka tu nemīli. Tā patiesībā parāda, ka tu nemīli. Un tas ir ticības jautājums. Ticības jautājums šim bauslim. Bet redz, Jēkabs ved mūs vēl soli dziļāk. Tur ir teikts, bet ja tu tiesā bauslību, tad tu neesi bauslības ievērotājs, bet tiesnesis. Un viņš turpina, ir tikai viens likumdevējs un tiesnesis, kas spēj glābt un pazudināt. Redz, Dievs saka, mīli. Kāds izvēlas runāt ļaunu par brāli māsu. Ar to viņš pasaka, ka šis likums ir muļķīgs un viņu var neievērot. Ka tas, kurš ir izdomājis to likumu, tas, kas ir pasludinājis šo likumu, tas ir kļūdījies. Un tajā brīdī ar šo darbību tu pasaki, es būšu tiesnesis. Un iedomājies šo Dieva krēslu, Dieva troni, kur sēž Dievs savā godībā, savā majestātiskumā, savā varenībā un vēloties kādu tiesāt un aprunāt,
ka nāk un stumj ārā un saka, es tagad iesēdīšos, es izdošu likums, es zināšu, ko aprunāt, es zinātu, ko tiesāt, es zinu, kur mīlēt, es zinu, kur... Un pasaka, ka Dievs ir kļūdījies. Un vai mēs tādā ziņā neesam līdzīgi arī pagāniem? Pagāniem, kur pasaka, kad ticēt un kad neticēt, ko darīt un ko nedarīt. Bet padomāsim dziļāk, vai mēs patiešām gribam būt šajā krēslā. Vai mēs patiešām gribam būt tiesneša vietā. Vai tu patiešām spēj būt taisns tiesnesis? Vai tu patiešām gribi uzņemt šo nastu un būt Jēzus vietā? Kāda tad ir Jēzus sirds? Mateja evaņģēlija 13. nodaļā no 24. panta ir kāda līdzība, kur Jēzus stāsta līdzību, ka Dieva valstība ir līdzīga cilvēkam, kas sēja labo sēklu savā tīrumā. Un tad, kad viņš ir iesējis šo sēklu, pa nakti nāk ienaidnieks un iesēja nezāli. Un tad pēc kāda laika kalpi skatās, tur ir uzauguši vārps un ir arī nezāle. Un viņš saka, vai tu gribi, lai mēs ejam un izravējam? Un viņš saka, nē, ka raujot kopā nezāli arī neizravē labība. Un viņam ir šis jautājums, ko tad tas nozīmē, jo laika kad raža, tad šo nezāli sasiesk un sadedzinās, sasiesk kūlīšos un sadedzinās un labība novāks. Ko tad tas nozīmē? Un Jēzus no 37. panta viņš paskaidro, tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls, citiem vārdiem Jēzus. Bet tīrums ir pasaule un labā sēkla ir valstības bērni, kristieši, ticīgie. Un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējas, ir velns. Un pļaujamais laiks ir pasaules gals. Un pļāvēji ir eņģeļi. Un mums paverās tāda aina, kur ir kādas dažādas šie, neteiksim aktieri, bet šie personāži šajā ainā. Un arī mums ir vieta šajā bildē. Un tad viņš saka, tad tā, kā nezāles salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības un tos, kas dara netaisnību. Un tos metīs degošā ceplī, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs, kā saule savu tēvu valstībā, kam ausis dzirdēt, tas lai zina. Viņš ir gatavs, viņš gaida līdz pēdējai dienai, līdz pastarai dienai. Jo kas to lai zina, kurš tajā brīdī vēl, kamēr viņi dīkst, kamēr viņi vēl dzīvo, kurš no viņiem atgriezīsies, kurš no viņiem būs tā vārpa, kamēr viņi dīkst, vēl nevar redzēt. Un Jēzus sirds ir izglābt, gaidīt un tiesāt pastarā dienā. Un vai mēs skatoties uz sevi, uz to laiku, kad mēs vēl bijām grēkos, kad bijām šajā apgrēcībā, kad bijām netaisnībā, vai mēs tajā brīdī varētu spriest tiesu un teikt, šis ir galīgi norakstāms. Šim ir jāsaņem sodi, šis ir tas ļaunais, un runāt par viņu ļaunu. Bet ko Kristus mūsos redzēja? Viņš redzēja, tu atgriezīsies, viņš klauvēja, viņš vilka, viņš sūtīja, viņš runāja, viņš kārtoja apstākļus, viņš klauvēja, viņš gaidīja. Un vēl pastarā diena vēl nebija pienākusi. Tāpat viņš gaida arī par cilvēkiem, ka viņi atgriezīsies. Un Jēkabs šo domu, viņš saka, bet kas esi tu, ka tu gribi tiesāt savu tuvāko? Tu taču neesi Dievs. Redz, ir tikai viens tiesnesis Dievs. Un kā Romiešiem 14.12 teiks,
ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi? Vai tev ir tāda sirds kā Jēzum, kas ilgojas, ka ik viens atgrieztos? Ka ik viens atgrieztos? Vai, ja tev nav tādas sirds, kam ir jāmainās tavā sirdī? Vai tava mutes valoda apliecina to, ka tu ilgojies, ka ik viens atgriežas no saviem grēkiem? Vai tava mute parāda, ka tu tici tā kā Jēzus vēlas, ka mēs ticam? Runāt ļaunu mēs nedrīkstam. Aprunāt ir grēks. Ko mēs drīkstam darīt? Mīlēt. Mīlēt un vēlreiz mīlēt. Bet ja mēs redzam, ka kāds kaut ko dara ne tā, vai mēs drīkstam iet runāt un sacīt? Jā. Un redz, šī atbildē, kā pateikt kritiku, kā norādīt uz grēku, ir slēpts tepatās šajā pašā rakstvietā. Ja ļoti uzmanīgi pamani, tur teikts, runājiet nevis par, bet šeit ir runāt, bet runājiet ar. Te teiks, nerunājiet cits par citu, bet tu esi aicināts runāt ar. Kā izteikt kritiku? Redz, Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā ir ļoti labi mums zināms līdzība par 100 avīm, kur viena bija pazudusi. Viena bija nomaldījusies. Un tad labais gans, Jēzus, es gāju meklēt to vienu pazudušo. Tas ir tas konteksts. Un tad dažs pants vēlāk no 15. panta, viņš saka, bet ja tavs tāpat arī nav jūsu debesu tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu. Un tālāk viņš dod tādas instrukcijas, kā tad runāt, ka tu redzi, ka ir kāda avs, kas ir nomaldījusies, kāda, kas nedara pareizi. Bet ja tavs brālis grēko, tad ko darīt? Jā, noej un pamāc viņu zem 4 acīm. Cik acis ir tev? 2. Cik viņam? 2. Tātad zem 4 acīm. Un kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl 1 vai 2, lai no 2 vai 3 liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzēji. Bet ja viņš neklausa arī draudzēji, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Patiesi es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Ja tu redz, kāds kaut ko dara nepareizi, apsēdies, uzaicini mīlestībā, saki, esmu novērojis kādu lietu tavā dzīvē. Es gribu, vai mēs varam par to parunāt un aicināt. Vai šajā Jēzus dotajā principā ir vieta aprunāšanai? Ka tu runā nevis par, bet ka tu runā ar. Vai šajā principā ir vieta aprunāšanai? Nē. Es atceros, pirms kādiem pāris gadiem arī jūs bijāt Priekulē, un tur es sludināju. Man liekas, bija ļoti laba tāda enerģiska svētdiena, un bija saulaina diena, bija pilna baznīca, es biju labi sagatavojies, man bija ļoti laba atmosfēra. Bet pēc dievkalpojuma pie manis pienāca kāds ļoti cienījams gadu gājuma mācītājs, tagad jau viņš ir mūžībā. Viņš teica,
Es saprotu to amerikānisko sludināšanas veidu, bet tas, ko tu pateici, tā viena frāze, to var pārprast. Un tā var nepareizi likt skatīties uz Jēzu. Es pazemībā uzklausīju, es tajā brīdī nepiekrītu tam, ko viņš teica. Bet es ļoti novērtēju to, ka viņš nevis tur kaut kur aiz stūriem, tas jaunais mācītājs, vai kādi tie jaunie mācītāji, viņi nemāk sludināt, bet ka viņš turpat uz vietas, turpat starp baznīcu rindām pa vidu, viņš tajā ejā, viņš uzreiz nāca un runāja patiesību, kā viņš to bija redzējis. Un tajā brīdī es to pieņēmu, es nepiekritu, bet es par to domāju. Es par to domāju 2 mēnešus, 3 mēnešus, pusgadu, varbūt gadu. Un beigās es sapratu, viņam bija taisnība. Viņam bija taisnība. Un reizēm, kad mēs runāsim ar kādu, varbūt uzreiz nepiekritīs. Bet tas liks aizdomāties, un ja tas būs patiesība, pareizi, iespējams, mēs pat neredzēsim, bet pēc kāda laika viņi mainīs šīs domas. Un noslēgumā es gribu uzdot kādu jautājumu. Ja mēs būtu vienīgā vizītkarte, Dieva vizītkarte, kristietības vizītkarte, draudzes vizītkarte, ticības vizītkarte šai pasaulē. Ja cilvēki varētu spriest tikai pēc tā, kā tu tiesā vai aprunā par tavu Dievu, kādu Dievu viņi redzētu? Vai viņi gribētu tuvoties tādam Dievam? Vai viņi gribētu pielūgt tādu Dievu? Vai viņi gribētu uzticēt savu dzīvi tādam Dievam? Āmen, lai Dievs mūs svētī.